Es esmu Sandis Jurševics, ventspilnieks, mācījies Ventspils valsts pirmajā ģimnāzijā, banku augstskolā, uzņēmējs, finansists, ekonomists. Paralēli savam biznesam ikdienā nodarbojos arī ar labdarību, aktīvi jau neskaitāmas reizes nogādājot Ukrainā humāno palīdzību. Ventspils ir manas mājas, tā man ir ļoti mīļa pilsēta. Manuprāt, tā ir skaistākā pilsēta pasaulē, ar neatkārtojamām pludmalēm, baltajām smiltīm, ar skaistajiem piejūras mežiem. Tik skaistas pludmales un tik skaista jūra, kāda ir Ventspilī, manuprāt, nav nekur citur pasaulē. Ventspilnieki var būt lepni ar neatkārtojamām pludmalēm, baltajām smiltīm, ar skaistiem piejūras mežiem, ar to neatkārtojamo auru, kāda pilsētā tāda ir tikai Ventspilī. Es to neesmu redzējis nekur citur pasaulē. Piemēram, man ļoti mīļa vieta ir Ventspils mols, kad nostājies pie bākas, un tu veries jūras plašumā, tu izbaudi to jūras varenību. Un te pašā laikā tu apgriezies otrādi un paskaties pilsētas virzienā, veries pilsētas laternās, un tu redzi to siltumu, to mīļumu, ko pilsēta dod. Tu sajūti to, ka tu esi gaidīts šajā pilsētā. Ventspilnieki var būt lepni ar sevi, ar savu būtību, ar to, kas viņi ir, ar savu valodu, ar ventiņu valodu. Un es uzskatu, ka tikai ventspilnieki ir tik unikāli, neatkārtojami, viesmīlīgi. Un ventspilnieki nebaidās vēja, nevairās darba, prot svinēt dzīvi. Tikai tā to prot ventspilnieki. Man sirds sāp par vairākām lietām. Viena no tām ir par līdz galam neizmantotajām iespējām, ko pilsēta var sniegt. Infrastruktūra, osta, uzņēmējdarbības attīstības iespējas, turisma, izaugsmes iespējas. Man ir savs redzējums, savs skatījums, kā pacelt turismu pilnīgi citā līmenī, mazinot sezonalitāti un veicinot to, lai turisti šeit pavadītu laiku ilgāku par vienu nakti, bet, 2 naktis, 3 naktis. Tāpat man ir redzējums, kā attīstīt uzņēmējdarbību pilnīgi citā līmenī. Tāpat sirds man sāp par nesakārtoto sociālo jomu, sociālajiem jautājumiem. Un ļoti sāp sirds par iedzīvotāju pasivitāti attiecībā uz politiskajiem procesiem, uz vēlēšanām. Tā ir valstiska problēma. Tā nav problēma tikai Ventspilī. Iedzīvotājiem nereti var piezakties doma, ka ko tad es maziņš un pelēks šeit varu paveikt. Es jau neko nevaru ietekmēt. Bet nē, Ventspilnieki, es teikšu tā, tu neesi mazs un pelēks. Tu esi saimnieks savā pilsētā. Tu esi foršs cilvēks ar saviem sapņiem, ar savu redzējumu. Un tava balss ļoti svarīga. Katra balss ir svarīga. Ventspilnieki, tāpēc es teikšu tā, īsteno savus sapņus, uzdrīksties un dari. Un kad to darīt? Ne jau rītdien, ne jau kaut kad, bet šodien. Jo atceries, ka šodienai atkārtojumu nebūs. Un līdzīgi tas ir arī par 7. jūniju. 7. jūnijam vēlēšanu dienai atkārtojumu nebūs. Un tā ir tava iespēja paust savu viedokli, savu gribu, atnāc un nobalso šajās vēlēšanās. Manuprāt, ļoti svarīgi būtu pēc iespējas drīzāk pilsētā sakārtot sociālo jomu, jo kas tad ir svarīgs? Vissvarīgākais, manuprāt, ir cilvēks, iedzīvotājs, ventspilnieks. Jo ne jau tā fasāde, kas ir apkārt, tā ir svarīga. Protams, tā arī ir svarīga, bet svarīgākais ir tas, kas ir iekšā, pati būtība, pati esence. Jo tikai laimīgs, veselīgs cilvēks var veidot nākotni šai pilsētai, var veidot attīstību, var radīt pēcnācējus. Tā ir ļoti, ļoti sasāpējusi lieta, kas būtu Ventspilī jāsakārto pēc iespējas ātrāk. Un otrā lieta, kas ir ļoti steidzami jārisina, ir saistībā ar ģeopolitiskiem apstākļiem, protams, nedaudz nīkuļo mūsu osta, kas nav spējusi pārorientēties tā, kā varbūt to vēlētos. Līdz ar to vairāki darbinieki paliek bez darba un būtu steidzami jārisina šis jautājums, kā pārkvalificēt šos
iedzīvotājus, šos darbiniekus, kā viņus nodarbināt, varbūt kādos ražošanas uzņēmumos. Pilsētas lielākais potenciāls manā skatījumā ir plašās turisma attīstības iespējas, kas manā skatījumā nav līdz galam izmantotas, kā arī uzņēmumu, kas ražo produktus ar augstu pievienoto vērtību, izveidošanas iespējas Ventspilī. Runājot par turismu, man ir skatījums, kā turismu pacelt pavisam citā līmenī, mazinot sezonalitāti, kā arī veicinot to, ka turisti šeit pavada ilgāku laiku. Ne tikai vienu nakti, bet 2 un 3 naktis. Manā skatījumā ir nepieciešams izveidot lielu, tā varētu būt spā viesnīca jūras krastā, kas nodrošinātu to, ka turisti šeit brauc ne tikai vasarā, pavasarī, bet arī rudenī un ziemā. Ir tā, ka tādi lieli turisma centri, lieli magnēti vienmēr sev apkārt pulcē vairākus citus mazākus spēlētājus turisma nozarē, kafejnīcas, restorāni un dažādas izklaides organizācijas. Mums jau nav jāskatās nekur ļoti tālu, mums jau nav jāizdomā ritenis no jauna. Paskatāmies Pērnavas virzienā, Palangas virzienā. Kāpēc viņi var? Mēs arī varam. Ventspilnieki tikai uz priekšu. Darām. Darām tā, lai šeit turisms attīstītos pavisam citā līmenī, piesaistot maksāt spējīgus turistus no visas pasaules. Savukārt, runājot par uzņēmējdarbības attīstību, mums ir plašas iespējas, plašs potenciāls, ko neesam manā skatījumā līdz galam izmantojuši. Tās ir vairākas konkurētspējīgās priekšrocības, osta, neierobežota piekļuve Baltijas jūrai, ātra piekļuve, plašas eksporta iespējas uz visu pasauli. Mums ir profesionāla un pazīstama augstskola, mums ir tehnikums un sadarbībā ar mācību iestādēm var sagatavot profesionāļus, kas varētu nodarboties ar uzņēmēju darbību, kas varētu strādāt šajos uzņēmumos un attīstīt uzņēmēju darbību. Kāda Ventspils būs pēc 4, pēc 20, 50 gadiem? Manā skatījumā pēc 20 gadiem Ventspils būs ļoti pazīstama pilsēta pasaulē, kā ļoti atpazīstams turisma centrs, uz kurieni vēlēsies braukt cilvēki no visas pasaules. Tāpat es redzu Ventspili pēc 20 gadiem kā ļoti attīstītu pilsētu, kas ir pārgājusi uz zaļo enerģijas izmantošanu un ar augsti attīstītu uzņēmējdarbību, ar gudriem cilvēkiem, laimīgiem, kas īsteno savas idejas, realizē savus sapņus, rada prieku sev un sev apkārtējiem. Un es izlēmu kandidēt Ventspils vēlēšanās, jo vēlos dot savu ieguldījumu pilsētas un ventspilnieku labā. Esmu uzkrājis zināšanas, pieredzi uzņēmējdarbībā, un man piemīt neatlaidība, mērķtiecība. Es eju uz savu mērķi, soli pa solītim, neatkāpjoties. Un tad es vienu dienu nodomāju, kāpēc to visu nevarētu izmantot daudz plašāk, to visu izmantot pilsētas labā. Un tā es nolēmu kandidēt. Man vienmēr ir bijuši augsti mērķi, vienmēr bijuši ambiciozi mērķi, bet reāli sasniedzami mērķi. Un es uz tiem eju, soli pa solītim. Reizēm ir, varbūt reizēm piezogas doma, kāpēc tu to visu dari, kāpēc ir taču tik grūti, kāpēc tu to visu dari. Bet tajā brīdī man talkā nāk mana neatlaidība, mans gribas spēks, un kad es sajūtu, ka tas viss, ko es esmu izdomājis, iecerējis, ka tas viss izdodās un ka tas iet uz priekšu, tad arī rodas tas prieks un gandarījums un vēlme darīt tālāk un daudz vairāk un plašāk. Un šajā gadījumā es tiešām no sirds vēlos attīstīt savu pilsētu, savu Ventspili. Pirms zināma laika es apzinājos, ka es varu dot ļoti daudz šai pilsētai, jo esmu uzkrājis zināšanas un pieredzi. Un, manuprāt, tieši tas gribas spēks, neatlaidība un mērķtiecīgums ir tas,
kas ļoti, ļoti palīdzētu Ventspils attīstībai, un tas ir tas, ko es varētu dot. Un vēl ļoti būtiska nianse ir tas, ka es spēju saskatīt saimniecību kā visu lielu spēles laukumu. Es spēju pārredzēt visu spēles laukumu un redzēt to, ka ja pamainu kaut ko vienā spēles laukumu galā, tad tas līdz ar to ietekmē arī citas lietas. Un tas ir tas pluss, ko es varu dot pilsētai, lai pilsētu attīstītu mērķtiecīgi un tā kā kombinēti no dažādām sfērām, dažādiem aspektiem un līdzsvaroti. Gan govis, gan arī bruģis, manuprāt, ļoti labi iedarās šajā pilsētā. Tās abas lietas ļoti piestāv šai pilsētai. Tomēr es teikšu vienu svarīgu niansi, vienu būtisku niansi, par ko mēs nedrīkstam aizmirst, lai iedzīvinātu šo pilsētu, lai veidotu šeit lielāku rosību un prieku šajā pilsētā. Un tā ir ļoti svarīga lieta. Tas ir pats iedzīvotājs, cilvēks, ventspilnieks. Par to es esmu pārliecinājies savā jau vairāk kā 20 gadu ilgajā uzņēmējdarbības pieredzē, ka tieši cilvēks ir tas, kas ir vissvarīgākais. Un tāpēc es teikšu, ventspilnieki, nebaidies, uzdrīksties, īsteno savus sapņus jau šodien. Tā tu radīsi prieku sev, saviem apkārtējiem, motivēsi apkārtējos arī īstenot savus sapņus. Un tā mēs iedegsim uguntiņu savā sirsniņā un apkārtējos cilvēkos un veidosim pilsētas nākotni kopā, laimīgu un skaistu Ventspili.